Mums turpinās darbs pie valsts budžeta. Šonadēļ vienojamies ar Latvijas pašvaldību savienību par to, ka ir parakstāms saprašanās memorands pie budžeta. Tas nozīmē, ka pašvaldības budžeti ir atbalstījuši. Skaidrs, ka katram ir daudz un dažādi jautājumi. Šodien bija Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes sēde, kurā parasti piedalās gan ministri, gan valdība, gan arī arotbiedrības un darba devēji. Arotbiedrības arī ir izteikušas pozitīvu vērtējumu par budžetu. Viņi zina, cik daudz un dažādās sarunās esam meklējuši risinājumus gan veselības aprūpē, gan demogrāfijas jautājumiem, gan arī, protams, pedagoģu atalgojumam. Bet darba devēji, protams, šobrīd vēl nav līdz galam apmierināti ar budžetu. Viņi redz, ka mums būtu vairāk vēl jāgriež finansējuma pusē publiskajā pārvaldē. Man jāsaka, ka kopš Valda Dombrovska laikiem nav bijušas valdības, kas tik daudz būtu ietaupījušas budžeta pusē, publiskajā pārvaldē uz administratīvo resursu samazināšanas. Kopā 4 gados būs vairāk kā 800 miljoni, ko mēs ietaupīsim. Šodien vienojāmies, ka vēl, protams, atbalstīsim darba devējus tajā, ka varam ātrāk vēl administratīvos resursus samazināt arī valsts pārvaldes pusē. Tās štata vietas, ko nav valsts pārvalde aizpildījis, tad arī būs jālikvidē, ja 6 mēnešu laikā tas nav izdarīts. Esam gatavi strādāt kopā, jo kopumā ir skaidrs, ka drošības budžets tajā, kurā ir atbalsts ģimenēm ar bērniem, veselībai, izglītībai un, protams, ir atbalsts lauksaimniekiem, visiem šobrīd ir vajadzīgs. Tāpēc visi turpinam strādāt, meklēt risinājumus un svarīgākais, lai budžets tiktu pieņemts.